Te laikam jāsaka ar to, ka nav tādu, ko Eiropa ierosina. Jo mēs esam daļa no Eiropas, un mēs arī kopā ar Eiropu arī izstrādājam. Un te ir labs piemērs arī to, ka mēs arī šogad 2025. gadā panācām, ka var, ja tu ļoti argumentēti strādā, var panākt arī sev vēlamus rezultātus Eiropā, neskatoties to, ka arī citas valsts iebilstam. Šeit gribētu minēt to piemēru, kas bija ar biomasu, malku, šķeldu kurināmu, ka mēs arī pēc 30. gada Latvijā varam droši viņu izmantot apkurē. Tas ir arī pierāda to, ka mēs varam Eiropā mūsu dzird, ja mēs spējam argumentēt, pamatot, nevis sēdēt varbūt kaut kur mājās un krizēt, cik viss ir slikti, bet iet un cīnīties par savām tiesībām un pateikt, ka nē, tas mums ir būtiski un svarīgi. Un Eiropa mums var sadzirdēt, un līdz ar to varam visu nomierināt, ka malka, šķelda ir un būs un paliks Latvijā, ka apkurē mēs varam droši tālāk viņu izmantot. Un tas ir tas pamatā. Līdz ar to kopīgi ar Eiropu mēs veidojam to nākotni un skatāmies, kas ir izdevīgi ne tikai Eiropa kopumā, bet ļoti svarīgi, kas ir izdevīgi Latvijai, kādas ir Latvijas intereses. Un tās ir jācīnās par tām Eiropā, un to mēs varam izdarīt, un tas ir ļoti būtiskākais.